Sveiks, Viestur, man prieks tevi uzrunāt, man liekas, ļoti svarīgā brīdī. Ļoti daudz emociju, ļoti daudz izdarīt darba. Tev noteikti ir ko piebilst arī pie šitā visa. 50 gadi, tas īstenībā darba gadi, tie nav, tas ir... Tā ir zelta jubileja. Zelta jubileja, jā. Zelta jubileja, un man personīgi par šo pasākumu vislielākais prieks tas, ka ir tas mērķis sasniegts, un šobrīd arī droši turpināsies, ko es pirms 50 gadiem iesāku, jo tas mērķis ir radīt publikai, apmeklētājiem labsajūtu, mīlestību, lai cilvēki aiziet uz pasākumu, atpūsties, lai tā nav, es nezinu, lai tas nebūtu kroks, kurā dzer un tad uzdejo, bet lai tas ir tāds emocionāls, plašs, tāds piepildīts, harmonijas pilns pasākums, kurā cilvēki viens otru iepazīst. Laipni viens pret otru izturēt, kaut viņi var būt pilnīgi sveši un nepazīstami, bet viņš šajā vakarā sadraudzējās, kopīgi var būt, ja? Nu, un šis vakars ir pilnīgi tāds, es jau tāds parunājis, jo šis pasākums ir ne tikai Vēnes Zirgas biedriem, dalībniekiem, bet arī publiski. Un cilvēki, kas ienāk iekšā, viņi saka, es jūtos tā kā mājās, es jūtos tā kā vienā lielā ģimenē. Un tas ir tas, kāpēc es šodien jūtos laimīgs, jo ir sasniegts šis mērķis, ja, par šiem daudziem gadiem, kad cilvēki atnāk un ir šis labestības, mīlestības labākajā nozīmē, un ka viņi apmierināti un viņi labi atpūšušies. Man liekas, tas būtiskākais. Jā, un es no savas puses, kas arī nav maz piedzīvojis, gribu piebilst to, lai cilvēki padomā par to izveicību, jo nebija viegli padome laikos, un arī tagad nav viegli. Un diskotēka šajā gadījumā Vēnes Zirgs, tā kā tāds kaķis krīt uz kājām visām 4 visos laikos, jo tu saprat, kā ir jāizdzīvo visu laiku, ir jāpielāgojas sistēmai, ir jāatrod spraugas un jādod tā sava dzirgs un nepazaudēt to sevi. Un Vēnes Zirgs to ar gadiem ir izdarījuši. Jā, protams, jo, man jau tas tradicionālais teiciens, ja, ka katra spēle, vai tas ir futbols, hokejs, vai regbijs, vai šahs, viņš jāspēlē pēc spēles noteikumiem. Protams. Nu, ja runājam par to formulā pusi, teiksim, to nomenklatūru un tam līdzīgi, tad šajā spēlē visi atkarīgs, cik tu esi gudrs spēlētājs un cik gudrs vai negudrs ir tas pretinieks, ja. Nu, ja tu šajā situācijā var... Bet tas ir tikai sekundāri. Protams. Tas ir tikai tas līdzeklis, jā, lai tu sasniegtu šo mērķi. Un bieži vien jau arī tie funkcionāri dažādos laikos, jā. Ja tu runa par pagājušo gadsimtu, jā. Ja tu pie viņiem tomēr ej ar šādiem mērķiem, nav, ko viņi tur pārstāv, jā. Ja viņš šo sajūt. Es saprotu, tā jau faktiski Dieva griba, jā. Jo viņš stāv pāri visam, un tad mēs varam tikt pāri. Es domāju, ka arī šodien tiem jauniem cilvēkiem, kuri darbojas, arī dara to pašu, viņam ir citas problēmas. Bet tie mērķi faktiski, viņam ir tie paši, kas man bija pirms 50 gadiem. Un tas ir fantastiski, ka mēs visi, tomēr, tā kā tu teici, ja, ka neatkarīgi no situācijas mēs ejam vienā virzienā. Viņš mainās, jo mums jau arī par 50 gadiem viena situācija pie 70. Cita situācija pie 80 gadu pirmā. Tā notika atmoda, revolūcija, un tad visu laiku viss mainījās. Bet, mēs esam turējušies, jo mērķis ir bijis viens un tas pats. Jā, un es gribu teikt, ka es domāju, ka mani vārdi nebūs par šerpu. Diskotēkas ir tāds kultūrvēsturisks fenomens, kas ir balstījies uz tādiem, viss jau balstās uz entuziastiem, bet katrā ziņā tas, ka mēs esam izdzīvojuši, kad Vēnes Zirgs ir izdzīvojuši šitiem gadiem cauri, tā ir kvalitātes zīme un tas nozīmē to nozīmību. Un tā ir, es domāju, ka nav pārvērtēta par augstu nevienā ziņā. Šajā gadījumā arī šovakar, jā, visi, kas ir gan DJ, gan arī muziķi, viņi visi nāk no Vēnes Zirgs. Jā, to es saprotu. Arī, tur
Vēl Uģis Kārtiņš, Artis Šimpermans, Jānis Mihailovs. Viņi visi sāka Vēns Zirgis kā dīdžeji jau vairāk. Bet tālāk viņi attīstījušies un izauguši. Un visi, kas šeit šovakar ir, tie ir Vēns Zirgis, protams, dejotāji, ja? Tie mūsu laika dejotāji, viņi zālē skatās, jo deja tomēr ir, tur vajadzīgs augums, tur vajadzīgs jaunības. Jā, protams. Un es gribu uzteikt šī vakar Tukuma deju skolas Auzēknis, jau dejotājs demo, deju skolas dejotājs, jā, viņi arī ir perfekti, jā, un viņi ienes to, principā viņus varētu salīdzināt ar to periodu, ka mums bija, mums vienmēr ir bijuši dejotāji. Jā. Un 80. gados mums arī bija šis pats vecums, jā, tāda vecuma dejotāji. Un man būtiski arī tas, ka tās ir deju attiecības, dejās ir attiecības arī ar to, ko es runāju, mīlestību un labestību, ka nav tikai tur karsai meitenes vai kaut, bet tas jau ir, nu, tas ir dziļāk. Tas ir dziļāk un to, ko mēs 80 gadu darījām Vēns Zirgis dejotā, to perfekti izdara šodien arī tukumnieki. Jā, un mēs priecājamies par to, kad ir jaunieši, kas tāpat to vagu ņem dziļi, vai nevis pavirši, vai ne, un ka viņi, kas turpina. Tas ir tas, kas mums sirdi silda, es domāju, tev arī droši vien, vai ne? Protams. Ka tas nav, ka tas ceļš, ko tu esi lauzis, tu jau pareizi teici šiem visiem, tu jau viņiem parādīji ceļu, viņi jau virzienu izvēlējās paši. Piekrīt, vai ne? Nu, kurš dīdžejs, kurš radio dīdžejs, kurš muzikants, kurš koreogrāfs, vai nepiekrīt, tas jau pēc tam tā. Redzi, es jau tev esmu kādreiz teicis par to, ka mans Vēns Zirgs moto ir bijis galvenais, lai tevī pašā uzplauks sapumpuros zars. Vienalga apkārt tev vai zvēru balks vai draugu pulks, galvenais, lai tev pašu. Saprot, jo man svarīgi vienmēr bijis ne tik vien muzika, bet arī komunikācija ar cilvēkiem. Ja? Komandas darbs. Tieši tā. Un te ir tas rezultāts. Un mēs to vēl nianses uzsvērsim, kas gan redzam, ka gan Vēns Zirgs, gan Disko nakts tur godā tieši šo klasisko diskotēku ar komentāru, ar to dīdžeju personību, vai ne? Nu, protams, ar visu komandu, bet tieši es runāju par tiem komentāriem, kas dīdžeji, kas spēja runāt. Es jau vienmēr esmu saviem dīdžejiem mācījis, ka režijas principi pastāv, jā. Vienalga, vai tā ir glezna, vai tā ir opera, vai tā ir simfonija, vai tas ir jebkurš elementārs skaņdarbs, visur ir režija, ja? Ir režijas principi, ja? Un ja tos ievēro, tad ir rezultāts. Ir rezultāts, jā. Tā. Paldies, Viestur. Ejam uz nākošajiem gadiem un ejam dejot. Jā, droši vien.